iesāksim šos kapasvētus ar vestera lūkšanām, un pēc tam dziedāsim lasējumus svētiem rakstiem, tad pateikšu dažas vārdus par iziet no šiem lasējumiem, un tad īsumā arī aizlieguma procesē par kapasvētu. Dievs, mēs Tev palīdzību lūdzam. Mums palīdzību, lūdz, lai Tavam dāvam slavajam goram, kai Tev visu, ko tai tagad un visur mūžīgi mūžam. Amen. Triecīgs un nabogs. Sargāj mūs, iesījojas tevis Kristus, mūs Dievs izpestēj savu galvu, kas pasargā uz tevi. Mums apsažāloj par mani, jo es tevi saucu ikdienas. Iepriecināj savā kalpā dvieseli, jo savu dvieseli es paceļu uz tevi, kungs. Jo tu, kungs, esi lūdz un saudzīs, un pilns žēlsirdības visiem, kas tevi pīsās. Uzklausi, kungs, lūdzu ilgumu, un ievērojumas lūgšanas balsu. Savu atbīnā es saucu uz tevi, jo tu mani uzklausi. Starp vīriem, kungs, neviens nav tev līdzīgs, nav taidu darbu, kai galīgi. Kungs, mums Dievs, es tevi teikšu, nu priecāts mūnas sirds, un tavu vārdu slavēšu lūgšanu. Mums ir mūnās brīvības, vārdu man vainotīs, viņu es lūdzu un katri to es nevēlos, varētu dzīvot kungamās, un brīvžāvīgos, lai nagātu kungā, lai prieku, un iedurās vieneisā, mums Mums ir piemūtiem, kas sotrīti sirdī, un izpestēs lūkas salausti garā. Lūksimies. Dievs, kas esi ticīgu ļaužu gūts un pordabiskos dzēves solūts, apsažālē par visiem ticīgiem nomurušiem, lai atpierk ar Kristus noviņu un augšām celšanos, varētu iemantot mūžīgos svētlaimes prīcu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Lasējums no Makabiešu 2. grāmatas. Pirmos dīnos savot zīdojumu 12,000 sudobra drahmu, Jūda Izraēļa valdnieks sūtīja to uz Jeruzalemi, lai upurātu par mirušo grēkiem, jo es pareizi un dievbijīgi domāju par augšām celšanos.
Ja es necerētu, ka kritušī celsīs augšā, tad lūgtīs par mirušajiem būtu līki un nevajadzīgi. Bet es uzskatīju, ka tī, kas miruši divbijīgi, ir sajāmuši ļoti lielu žēlistību. Tātad svāta un derīga ir doma lūgtīs par mirušajiem, lai ietiktu atpestīti no grēkiem. Tie ir svāto rakstu vārdi. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Vista ir mīļais pasauli, kā rada visaviem pīdzimušo tālu. Ik viens, kams jam tic, iegūsta mūžīgo dzīvi. Alleluja, 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 alleluja. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evangelija, ko uzrakstījis Svētais Joans. Pirmā laikā Jēzus atnāca uz Betaniju un atveda Lāzaru un jau 4 dienas guļam kopā. Betanija bija netālu no Jeruzalemes ap 15 stadi attālumā. Daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai jos mīlinātu broļa Dievs. Marta devusi dzirdēt, ka nāk Jēzus kājām pretim, bet Marija palika mājās. Marta sacīja Jēzum: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brolis nebūtu nomiris, bet arī tagad es zinu, ka Dievs tev dos visu, ko viņu no Dieva lūgsim. Jēzus sacīja: Tavs brolis celsīs augšā. Marta sacīja: Es zinu, ka es celsīs augšā, kad būs augšām celšanās pasturā dīnā. Jēzus sacīja: Es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, kas dzīvos, kaut arī būtu miris, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu tam tici? Jai tam atbildēja: Jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Tie ir svēto rakstu vārdi. Cienījamie kopusvētku dalībnieki. Gandrīz katru dienu mēs dziežam par cilvēka novi. Avīzes, radio, televīzija mums liecināja par daudziem novas gadījumiem. Retikot, tas izraisa kādas dziļākas pārdomas mūsos. Tas ir kļuvis par tādu ikdienišku parodību. Bet citādi ir tot, kad mirst kāds mums ir tevs cilvēks. Tavs vai mote, sīva, vērs vai bārni. Tad apziņa, ka cilvēks, ko esam mīļojuši, ir miris, vienmēr ir mums sirdi plūsūša. Nav viegli sasamierinoties mums ar šo dūmu. Dažreiz cenšamies meklēt vainīgus, vainot arī paši sevi. Un visi, vai ticīgi vai nā, visi šumā breidī domāja par Dievu. Viņi, lai jautotu, ko pēc Dievs, tu viņu aizsauci pie sevis tik otri. Citi atkal, lai Dievam tu pormastu kā netaisnību. Kā Marta teica Jēzum: Ja tu būtu bijis šeit, mums broļs nebūtu nomiris. Kāpēc mēs atceramies par Dievu, saskaroties ar novi?
Kāds Dīvam ir sakars ar novi? Svāto Joņa evaņģēlijas par Lāzara uzmodinošanu mums jums atklāja kaut ko ļoti svarīgu. Gan attīcībā uz Jēzu, gan arī attīcībā uz mūsu likteni. Lai labāk to saprast, atceramies, ko teica Jons evaņģēlijā īvadā. Dīvu neviens nekad nav redzējis. Vienīgi Jēzus, Dieva dēls, mums to atklāja. Uzlūkojot Jēzu, mūsu acu priekšā mēs redzam neredzamo Dieva attēlu. Tātad šajā evaņģēlija fragmentā mums ir pārsteidz, varbūt tāda lieta, ka mēs lasām Joņa evaņģēliju, ka Jēzus īsarunās pie Lāzara un redzot cilvēku sopi, viņš pats savu soc raudot. Dieva dēls apraud sava drauga novi. Es apraud visu to cilvēku novi, kurus es mīļoju. Jūsu dāla, jūsu vēra, tāva, jūsu drauga novi. Dievs apraud cilvēka novi. Es ir leidzjūtais. Dievs, kurš var liktīs nesatricinams, nejūteigs, tas, kurš var stropēt ar novi. Nā. Evaņģēlijā Dievs nav tāds. Es ir tas, kurš apraud sava drauga novi. Dievs nav pielīdzināms spēkam, kurš nūnovēja. Es palīk tomēr dzēvības pusī. Es pats ir dzēvēba. Es saku, es esmu augšām celšanos un dzēvēba. Tomēr evaņģēlijā runāja arī par Lāzara novi. Nove, te ir parodība, ar kuru saskarās visi cilvēki. Muna mīsa, tāpat kā visa materiālo pasaulē, ir miersteiga. Es nevaru pretendēt, ka savā zemes dzēvē es dzēvošu mūžīgi. Mūsu organisms novecos. Bet lūk, Jēzum šeit cilvēcisko nove nav beigas. Nove ir vienīga kā porēja jaunā dzēvī. Runājot par Lāzaru, Jēzus saka, Lāzars, mūsu draugs, guļ. Šeit Jēzus apraksta cilvēka novi kā mīgu. Tas ir ļoti skaists stāsts, ko izmanto Jēzus, lai runātu par novi. Cilvēks ir aizmidzis. Ejot guļāt, cilvēks iegrimst mīgā, zaudē zināmā mērā samaņu, bet es zinu, ka reit atkal tas celsies jaunai dīnai, jaunai dzēvei. Apzīmējot novi ar īmikšanu, Jēzus grib teikt, ka katrā no mums ir kaut kas palīkošs, ko nevar iznicinot. Šeit dzēvots pieeja ir katram no mums jau tagad. Dievs nenāk palīgā cilvēkam, lai jū atdzēvinotu pēc novis. Dievs vienmēr uztur cilvēka dzēvēbu, dvēseles dzēvēbu. Kad Jēzus jautāja Martai, vai viņa tic uz mirušu augšām celšanos, viņa atbild, jā, es ticu uz augšām celšanos pastorā dīnā. Bet Jēzus viņai atbild, nā, es esmu augšām celšanos un dzēvēba. Tas, kurš tic man, protams, miers, bet es ir droša, ka pēc novis es dzēvos. Tāpēc, ka Dievs ir dzēvēba, un mēs kristībā esam saņēmuši šo Dieva dzēvi, esam atbrīvoti no grāka, lai dzēvotu mūžībai. Te nav dzēve, ko dzēvosim vēlāk. Te ir dzēve, ko izdzēvojam jau tagad. Zīme tam, ka Jēzus pīceļ Lāzaru, ir jau paša augšām celšanos, un arī mūsu augšām celšanos zīme. Viens franču filozofs Gabriels Marsels teicis, mīļāt, kādu nozīmējam teikt, tu namiersi. Tieši to darīja arī dabasu Tēvs savam dēlam, kas ir mūsu visu pirmtāvs. Jēzus mirst cilvēka novē,
pīkdiņu, lielā pīkdiņā mēs to atceramies. Tuvojoties novejs soka visiem jūdim pazīstamos psalma vārdus, ar kādiem viņi lūdzēja sajūt vakarā pie mīra. Tavos rūkos, kungs, es atdūdu savu goru. Viņa nove ir kā šis porējušais mīgs, jo 3. dīnā es augšām ceļās. Pirmos kristīšu paudzes, lai viesteitu par Kristus augšām celšanos, teica: Jēzus ir uzamūdījis, Dievs viņu ir uzmūdinojis. Un mīļāt kaidu nozīmē teikt, tu namirsi. To pašu saka Dievs katram cilvēkam, ko es mīlēju. Katram no mums saka, tu namirsi, tava cilvēcisko nove ir porējuša, es tevi uzmūdinošu. Ja mūsu dzīvē mēs sastopam šos augšām celšanos zīmes, pavasara uzvaru par zīmu, dīnas uzvaru par nakti, cilvēku attīcībos pīdošanas uzvaru par naidu, grāku sildzā mīlestības uzvaru par grāku, mūsu lūkšanā cerības uzvaru par bezcerību. Kristītība vienmēr ir bijusi un paliks šī gaiša cerības reliģija, jo tos pamatlicējs ir vienmēr dzīvs. Šodien mēs esam pulcējušies, lai izteiktu šo cerību, lai aizlūgtu kopīgi par mūsu mirušiem, kas dzīvoja. Mēs zinām šo teicīņu aiziet Dieva mīrā, bet par to ir jālūdz Dievs. Ir jāveltēja par šom dvēselēm arī aizlūgums, lai tos attērētas no visam cilvēciskam vojībam tiešām savienotos ar Dievu mūžīgā mīrā un svētlaimē. Mīļāt kaidu nozīmē teikt, tu namirsi, bet varam arī teikt, mīļāt kaidu nozīmē lūgt viņam šo mūžīgu dzīvi. Ja esam lūgšanā vīnoti ar Dievu, tad esam vīnoti arī ar visiem pie Dieva aizgojušiem. Lūgtīs nozīmē nekot nazaškiet no tiem, kurus mēs mīlējām. Šodien būs vēl aizlūgums baznīcā, 7:00 vakarā, tieši par mūsu mirušiem pīderīgiem. Varbūt jums būs tāda iespēja vēl aiziet uz šo dievkalpojumu un arī svētā komunijā vēl vīnotīs caur Jēzu ar jums mīļam dvēselētiem, kas jau mūžībā. Tagad turpinājumā īsim aizlūguma procesējā pa kopsātu. Tur veltēsim savas lūgšanas gan par saviem, gan par svešiem, par visiem, kam vajadzīga arī mūsu lūgšana Dieva žēlsirdība. Kyrie eleison. Par mūžību aizgojušu prīsteru, veiskupu un citu gorēdznieku dvēseļam lūgsim Dievu skaitot. Tavs mūsu, kas esi debesīs.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, svētīts ir tavas mīsas augurs Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Mūsu sauciens lai nonāk pie tevis. Dievs, kas savus kalpus bija aicinojis par prīsterim un vēskupim apustuliskajā darbā, mēs tevi lūdzam, pievienoj arī mūžībā jūs savu prīsteru saimei, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Par mūžībā izglābšanu mūsu tēviem, motēm un jūs vecākiem, lūgsim Dievu, skaitot tēvs mūsu. Kungs, esi sveicināta, Marija. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Mūsu sauciens lai nonāk pie tevis. Dievs, kas esi mums pavēris gudot tēvu un moti, apsažāl par mūsu mirušajiem vecākiem, atvaikim visus grēkus, un dā mums redzēt jūs laimīgus mūžīgajā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Trešajā nosdošanā lūdzamies par mūsu mūžēbu aizgošiem, broļiem, mosam, radinīkiem un tivinīkiem, pieminam arī draugus un labdarus. Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas augurs Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Mūsu sauciens lai nonāk pie tevis.
Dievs, kas cilvēkiem dāvāja grēku atlaišanu un mūžīgo dzīvi, mēs lūdzam Tavu žēlsirdību mūsu broļiem, tuviniekiem un labdariem, kas ir atstājuši šo pasaulī. Ļaujam izmantojot visvētākos jaunavas Marijas un visu svētos aizbildību, no dabasu svētlaimē, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Par mirušajiem, kas apglaboti šimā un citos mūsu draudžu kopsātos, lūgsim Dievu skaitot. Tavs mūsu. Lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Esi sveicinota, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Kungs uzklausi mūsu lūgšanu. Mūsu sācīs, lai nonāktu Tevis. Dievs, kurā žēlsirdībā ticīgu dvēseles atrun mūžīgu mīru, dod visiem ļaudīm grēku atlaišanu, lai tī, kuru mīsas šeit vai citur ir apglabotas, tikt atbrīvoti no visām vainām un priecātos Tevī mūžīgi, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Zemi, un atmos, lai tīstotu pasaulī.
bailes poriņus griezīgus un taisnīgus, kaut jūsi laiku aprišķā saikne reigu altu, pamatībā sabrūks debes un zeme. Astarīna visas dzīvā, celsis jaunai dzīvei gribā vārdi, mūs un brīsmes numos griecinīgus, kad atnosi lai visotu pasauli ar būni, mirušajiem vīnu, tevi lūdzam, kungs un Dievs, tevi lūdzam, kungs un Dievs, lai zeme mūžējo ir viņa algā. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. lūgsim Dievu par visiem ticīgiem mirušiem skaitot. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atvestī mums no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu. Mūsu sākīs, lai nonākī tevis. Dievs, visu ticēgu radētojs un pestētojs, atlaid saviem kalpiem visus grākus, un baznīcai aizlūdzu dovīm apžēlošanu, ko igaida no tevis, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Esi sveicinota, karalīne, žēlsirdības mote. Mums pestītoju debesīs, sveicinota, Mēsības bārņas svešumā saucam uz tevi. Mēs tevi lūdzam sārījot un graužam šimā asaru dzīvējā. Dodien mūsu aizslavē, mēs uz mums sāčās ir lēmā. Un piešos zemes vēļ mēs pie Jēzus, ir tava dīvišķo dāvā. Tu žēlējo un laipno, visu slāto to jaunava Marija. Tu žēlējo un laipno, visu slāto to jaunava Marija. Kunga henges pasludināja jaunavai Marijai. un ieņēmu slāto gora. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Slavēts
Štu mūsim kopasvētkus esam pavadījuši šeit Aglūnas kopsātā, un arī visos mūsu draudžu kopsātos jau esam pasalūgušies šī pēdējā kopasvētki mums. Un paļdis par to, ka arī apmeklēt šos kopsātas, arī šos kopsātas sakortot, kur jūsu pīterīgi arī dus Dīva mīrā. Šajā pēdējā lūkšanā kunga eņģelis arī būt tāda gara lūkšana, varbūt sana, bet es arī atspoguļoju mūs arī tu kopiec mēs arī pasiteicam visu Jēzum, caur Dīva moti, jo šis pestiešanas noslāpums īmiesošanos un mūsu atpestiešana noce caur Jēzu un pasiteicot arī Dīva motei, Jaunavai Marijai. Mēs arī svinēsim jos svātkus, jos aizmigšanas svātkus, uzņemšanu dabasos, 15. augusts. Arī tot arī svinēsim un prīcosimies, ka Dievs uzņēma dabasos ar dvēseli un mīsu. Viss cilvēks, dvēseli un mīsa Jaunavai Marijai jau ir mūžībā. Mūsiem vēl nav, mūsiem vēl mīsa šeit kopūs būs. Bet Dīva mote, Jēzus, jau ir mūžībā ar dvēseli un mīsu. Tāda ir mūsu cerība visiem būt tur, tādā skaistā, apskaidrotā mīsā, tur dzīvot toļok. Bet par to mums vēl jāsalūdzās. Tāpēc paldies par to, ka lūdzitās. Arī Dievs arī izmantoja mūsu lūkšanas, varbūt nabadzīgas, izklaidīgas, bet lai Dievs tos pieņem savā žēlsirdībā. Eju tā apkort, arī pavārot šo to kopsātu, skaisti, paldies tīnko sakopa šo kopsātu. Protams, darba daudz, kopsātu sakortoja daudz, teritorija lala, un varbūt lūgums arī, kas šo kopsātu kūpot, tad arī tos, arī savas, arī to, kas palīk, zolis, varbūt kas tu sanāk tur, aiznest līdz tiem konteineriem, kas tur ir kopsātas molos, varbūt nāctoja tur čupeņos kaut kur starp pīminekļiem, lai nav tiem, kas kortoja, dubultis darbs jodara. Un tur arī tādi konteinerus tos mēģinot škirot, jau mocamies, mēs jau moderni cilvēki palīkam, sākam škirot, arī tos atkritumus, arī kopsātos, tur tādi plasmasas un dažreiz tur metāls, un tad tos metīt iekšā, tur konteinerā, bet tos, kas viss atraut, kompostus, kas mēs taisam, tu lūk metīt tamā kaudzētā blokus, un tā būtu pareizāk, ka tā varētu izdarēt. Arī par autovadētojiem, arī, man liekas, nav ko žāloties par stāvlaukumiem. Mums jau pilns apkors šeit. Tāpēc varat labāk novietot automašīnas pie stāvvietos, brīvi nenaudzētu tādus ceļa molos sadrūmēt, tos mašīnas tā pilns pīlikt. Stāvlaukumi ir daudz apkort. Tāpat uz Cīriša īlas lūdzu nalīcat nokušgot tur mašinu. Tāpēc, kad mēs gojam procesijā, tur pa to kaļneņu, jo nonāk tur ir apakšā labāk, tur brīvs ceļš. Mēs varam tādā brīvi arī nonākt. Tāpēc Cīriša īlā lūdzu mašīnas nokužot arī nalīkat. Lūdzu, līkat tur stāvlaukums liels, tur stāvlaukums liels, tur paļdis, kas salikot, tur labi, viss gar to pusi. Tādā veidā mēģināsim tā, lai būtu visiem labi, pateikami. Tad aicināju jūs vēl vakarā uz šo dievkalpojumu, kas nebija šodien svādiņā, pošdienās bija vēskups, Svāto mise bija, Svāto Dominika atlaidis, bija šodien baznīcā, bija arī kanonisko vizitēcija vieskupa, bija svātki mums Aglūnā, bet pamaz cilvēku bija. Nocīt arī vakarā uz dievkalpojumu, pasalūksit arī par mirušiem. Tagad var pasvietiešu bārnus, pasvietiesim prīsteri bārnus, un tad arī, kam vajadzēja arī pīnocīt, pasvietiesim ar jaunos uzstādītos pīmenekļus.
Slavītu, mūsu slavītu.